Zero sugar, no calories. Tas reprezentē pelēko zonu. Tas ir jēdziens, principā, ko es izmantoju, lai runātu. Labāk es tev pastāstīšu kā piemēru. Tad iedomājies, ja tu ej gulēt, un tad tev ir tās pēdējā stunda, kur tev jāiet, tā kā vajadzētu tagad aiziet, izmazgāt zobus, iet gulēt, jā. Bet nē, tu vēl kaut ko pačinī, un tad tev arvien lielāk tā spiediens, lai to darītu ir, ja? Tad tu jau esi tā kā tajā pelēkajā zonā sākot ar to, kur mazākais spiediens līdz tam, ka tu beigās tev ir jau nakts, un tagad jau ir tā kā tikai 6 stundas līdz celšanās laikam, un tad točni tev jāiet gulēt. Un šeit ir šī pelēkā zona, kur tu vari rīkoties ātrāk. Rīkoties ātrāk, tas nozīmē, ka arī treniņos pelēkā zona pastāv, ja tu, piemēram, spiedz sevi, un tad paliek grūti. Un tad ir, ok, mēs it kā varam teikt, mēs nost, bet nē, mēs varam vēl spiest, jā. Un šeit arī ir pelēkā zona, jo tu vairāk spiedi, jo vairāk spiedi, jo ir vieglāk nomest nost visu. Un šajā gadījumā arī ir šī pelēkā zona, kur viņi paliek stingrāk un stingrāk, kad tu gribi mest nost, un jo tu dziļāk ieeji viņā, jo labāk. Atšķirībā no miega, kur tu dziļāk ieeji, jo sūdīgāk. Ja? Un tieši tas pats ir ar diētu, kā ar šo koliņu. Tur ir 1 kalorija uz visu šito kaniņu, un cukurs arī nav, tā kā nav tik slikti, ja? Bet tur ir tie saldinātāji, tur ir krāsvielas un visādi tādas, un tāds pagāja. Nav tik slikti, vai ne? Šajā pelēkajā zonā ir tiešām grūti rīkoties, bet, ja tu tomēr rīkojies, tu beidzot redz progresu. Ja tu tomēr spiedzi sevi stingrāk tajā džimā un tiec tik tumšs, cik vien iespējams, tev ir beidzot ļoti liels stimuls un tev ir muskuļiem gribās augt. Ja tu aizēji gulēt pietiekami agri un regulāri aizēji gulēt pietiekami agri, ok. Tu jūties labi, tu vari iet un darīt vairāk lietas pēc tam un sasniegt vairāk savā dzīvē, ja tu ēd, bet tāpatām kaut kā ik pa laikam uzēd kaut ko sliktu, bet, ja tu aizies līdz tam, kad principā nekad neēd neko sliktu, un tev tiešām tā pelēkā zona varbūt ir pat atstumta tālāk, interesanti, forši. Tas nozīmē, ka tev būs lielāks progress, vairāk sasniegumi. Izklausās tīri nice, jā. Visticamāk, tev tagad ir jautājums, kā tad es varu rīkoties tajā pelēkā zonā, kad man it kā vajadzētu iet gulēt, es tomēr eju gulēt, nevis vēl tur pasēžu pie datora. Kas jādara, jā? Varbūt savādāk vajadzētu šo jautājumu pajautāt, kā tad es varu pacelt savus standartus, kā es varu šo pelēko zonu pabīdīt tuvāk. Bet lieta ir tāda, ka tu nemaz necel standartus. Tavi standarti pielāgojās taviem mērķiem, tavām vērtībām, tam, kas tu vēlies būt. Un, jā, izklausās super, tagad būšu tas džekiņš, kuram vērtība ir pilnībā izslēgt visu, vai mans mērķis ir tur mest Coca-Cola. Bet, tas nav tik vienkārši, džekiņ. Ja tik vienkārši, jā, tagad es nedzeršu, tagad būs viss labi. Nē, protams, ka tā nav. Principā šis mērķis, vērtības un kas tu vēlies būt, neiet šādā secībā. Parasti ir kas tu vēlies būt, tad tas rezultējas vērtībās, un tad tas rezultējas mērķos, darbos, ko tu gribi darīt. Bet iesim otrādi, tāpēc, ka ar mērķiem sākt ir daudz vieglāk. Daudz vieglāk. Ja mans mērķis ir noskriet maratonu, es vakar nopirku botas, lai es varētu beidzot skriet. Man šī pelēkā zona, kur man bija kardio. Man kardio pelēkā zona. Es gāju paskriet, ka es gribēju skriet, un īsti tas nebija tāds. Bet, ja es zinu, ka man ir, pēc nav 18, bet kaut kādā 20 nedēļām, man ir maratons jānoskrien, un es negribu, es gribu tiešām labi arī noskriet viņu, man sākās parādīties šī pelēkā zona. Šī pelēkā zona principā, tas tā kā melnais, tas, kas ir pašās beigās, jā, melnais, viņš vienkārši nebija. Viņš, nezinu, nekur nebija, jā. Man nebija īsti tā pelēkā zona. Es uzstādīju šo mērķi, parādījās šis pelēkā zona, kas nozīmē, ka tagad jau man ir tāds, es tajā sākuma pelēkajā zonā, kur man vajadzētu sākt kaut ko darīt. Man vajadzētu sākt kaut ko darīt, un tad es tāds, tagad man ir šī pelēkā zona, man principā pacelt standartu savam kardio.
varbūt tas neatiecās tik forši uz kaut kādu trenēšanos, uz spiešanu kārtīgi, okay, kā es varu spiest džimā kārtīgi, kā es varu ēst labāk. Nu, tur mēs varam uzstādīt kaut kādus mērķus, kā tur noteikti svārs pēc kaut kāda laika. Piemēram, es tagad balkoju tik kārtīgi balkoju kaut kādu laiciņu, bet tagad man ir bench competitions pēc 3 dienām, tāpēc man jānomet kaut kāds viens kg. Bet jebkurā gadījumā man ir vēl joprojām mērķis līdz aprīlim dabūt 88 kg, normāli, viss chill, un tas nozīmē, ok, es uzstādīju, man parādījās šī pelēkā zona. Man kaut kas jādara, jāmoc. Ok, kad es ēdu, man jau ir šis mērķis dabūt šo svāru, tas nozīmē, ka man parādījās arī pelēkā zona treniņos, tāpēc, ka, ja es sēdu, tērēju savu laiku, naudu, visu to, lai uzēstos, tad man vajag, protams, trenēties stipri un stingri spiest, tāpēc, ka es gribu maksimumus tos gainus, ko es varu dabūt. Personīgi man ar šo pelēkā zonu ir tas, ka es zinu, ka man punkts parādīsies krietni vairāk, jopcikiņi. Džekiņš uz roidiem izskatās, vai ne? Bet, principā, man vērtība ir labi, tā kā es gribu vēlos, tas ir tas pēdējais, kas tur ir, es vēlos izskatīties labi, man vērtība ir justies labi par sevi, justies patīties spoilini, ok, džekiņš normāls, jā. Tā ir viena no vērtībām, un tad es sakārtoju to visu, bet pagaid. Mēs varam iet visam šim cauri, visam būtu maratons, visu kaut ko činīt, un jebkurā gadījumā tu nevarēsi sasniegt to, ko tu vēlies. Un jebkurā gadījumā tu iedzer šito, tāpēc, ka vislabākais, ko es esmu dzirdējis, visbiežāk pieminētais, man ir tur darbs, man tur tā kā, man gribās sev atalgot, un tā es bieži vien pieminu šo te identitāti jāmaina vēl. Nenormāli labi strādā, viss čotkai, ja? Bet es ļoti bieži palaižu garām visu, un daudz īstenībā palaižu garām šīs vērtības. Izklausās, bro, kas ir vērtība, bro. Vērtība ir tās lietas, pēc kā tu jūties labi savā dzīvē. Vērtība ir tās lietas, kuras tev ir vērtīgas tavā dzīvē, un bieži vien tās sliktā sajūta, kad tu iedzer kaut ko saldu, kaut ko tam līdzīgu, tas neatbilst tavām vērtībām. Un vēl viena lieta, kas neatbilst tavām vērtībām, bieži vien būs, manā gadījumā ļoti skolu. Es aiziedu uz skolu, pēc tam es jūtos, ok, man bija skola, iedod šo vērtību vecāku no vienas puses man gribās pabeigt vidusskolu, un tā ir mana vērtība, bet tagad es uzzināju, ka ir tālmācība, ka es varu tā izdarīt, iet uz turieni, bum. Tā gribēšana iet uz skolu vienkārši līdz zemē. Ko es gribu ar to pateikt? Ko tev jādara tavā gadījumā, lai varētu šo visu izdarīt? Tāpēc, ka man ir tik maz īstenībā laika, lai šito visu činītu. Šodien es vienkārši neaizgāju uz skolu, tāpēc, ka es biju pie zobārsta un vēl visu kaut ko. Zobārsts, jā. Šito nedzer zobu, ja tu gribi labu zobiņus, jā. Bet, principā, man nav daudz laika, man viss ir saspiests un ir grūti izveidot mērķus, iet uz viņiem, darīt visu kaut ko, kad tev ir lietas savā dzīvē, kas neatbilst tavā vērtībām. Un, protams, būs kaut kas jāizvēlās, kurš būs vairāk un mazāk, bet, jebkurā gadījumā, skaties, kas tu vēlēs būt un redzi savas vērtības, kādām tev jābūt. Un maini savu dzīvi, lai tas atbilst pēc tavas vīzijas. Pēc tavas vīzijas. Protams, daudziem cilvēkiem, un tā skaitā ar man, nebūs tā, ka tu varēsi, ok, tagad visu tikai pēc savām vērtībām. Un tā ir problēma no vienas puses. Bet tu vari strādāt uz to un progresēt un veidošos kaut kādu veidu mērķus. Ja tu vēlēsi, lai es tev palīdzu tavā dzīvē sačinīt šo visu fitness lietu ar ēšanu, trenēšanos, balkošanu, katošanu, vienalga kas, ja tu vēlēsi šo mērķi tiešām uzstādīt un no tā rezultēt šo pelēko zonu, kurā vietā kaut ko darīt, kaut ko progresēt,
tad noteikti pačako pirmo lieku apstā, tur ir 1-1 coachings. Bet, ja tas varbūt ir par daudz, es taisu arī Discord serveri un WhatsApp grupā, kas ir otrais trešais links apstā, šo grupas video zvanu katru svētdienu 8 no rīta, tā kā piežvanoju, ja tev ir kādi jautājumi, ja tev nav kādi jautājumi, vienkārši pabazēt, būtu interesanti, un pēc tā mēs ar tādu jaunu, tādu atsvaidzinātu mērķi ar šādu papildus degvielu ejam tālāk, tad vienkārši fantastiski sajūt pēc tiem, un tur ir treniņu programma, tā kā iečko links, bet tas ir vispār šī video, tiekamies rīt, šī video tā kā noteikti nospiedos arī no poziņas, un es tu dirīšu nospiedīšu gaisā, aizsūtu savam draugam, bet es, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.